Vai esat kādreiz domājuši, kā īsti tas notiek? Uzņēmums Mailmaster šajā jomā darbojas jau 13 gadus, un izrādās, ka tā sauktā aploksņošana sākas gluži parastā biroja telpā. Tad notiek datu apstrāde, lai mēs varētu izdrukāt uz papīra to, ko klients ir iecerējis. Vienalga, vai tā būtu vēstule, rēķins, paziņojums. Tad tas nozīmē, ka, ja es pie jums strādātu, tad man atsūtītu uz datoru vienkārši informāciju, un es viņu apstrādātu tā, ka viņi izskatās kaut kādā saprotamā veidā, lai viņi varētu drukāt, un tad es viņu aizsūtu uz kādu no printeriem, kas atrodas tālāk ražošanā. Ja? Labi, tad ejam tālāk. No tā datora informācija ir atsūtīta tagad uz šejieni, ja? Jā, šis ir mūsu lielākais printeris, un viņa drukāšanas ātrums ir 69 metri papīra minūtē. Tas ir 180 lapas minūtē. Tas nozīmē, ka A4 formāta rēķini, ko mēs saņemam, visi sākas šādos milzīgos ruļļos. Lielākā daļa sākās šādā izskatā. A4 papīrs ir ļoti populārs, bet viena liela daļa rēķina un vēstuļi nāk no ruļļu papīra. Bet tad, kad viņš ir apstrādāts, jūs nevarat atšķirt, kādā veidā papīrs ir bijis sākotnēji. Tas, ko sadrukājām tur un savācām, atnesam un noliekam šeit, ja? Jā. Pa priekšu ir papīra griezējs, kurš sagriež vajadzīgajā A4 formātā. Tad notiek komplektēšana, tad pakošanas mašīnas savāc atsevišķā paciņā vajadzīgo lapu skaitu, kas būs jāiepako vēstulē. Un visbeidzot iepakošana pašā konvertā un aploksnes aizlīmēšana. Tālāk šeit stāv cilvēks, kurš paņem to visu un saliek kastē. Gatavās vēstules tiek saliktas kastēs. Jā. Sevišķi tad, ja tās ir pēc viena indeksa, iespēja robežās, mēs visu savu produkciju iedodam Latvijas pastam piegādē jau sašķirotā veidā, un tas ievērojami pātrina piegādes laiku. Mūsu klientu vēstules nonāk pie adresātiem jau nākošajā rītā. Šādos tempos strādājot, uzņēmums mēnesī sagatavo aptuveni 1,5 miljonu vēstuļu. Taču tā ne tuvu nav maksimālā jauda. Cik ātri, minūtē, stundām, cik daudz šādas var aploksnes sataisīt? Mūsu mašīnas pakojo 9 līdz 11 tūkstošiem vēstuļu stundā. 9 līdz 11 stundā. Tas ir... Ja mēs piesēdinātu visātrāko un vistrenētāko cilvēku pie vēstuļu pakošanas ar rokām, tad viņam izdotos sapakot apmēram 200 vēstuļu stundā. Jā, tas nozīmē, ka es stundā varētu sapakot labākajā gadījumā 100, sliktākajā gadījumā kādas 50 vēstules. Es domāju, ka 45. Lūk, arī uzskatāms piemērs robotu uzvarēja par cilvēku roku darbu. Tāpēc mēs dzīvojam 21. gadsimtā, ka ir darbi, kurus vairs nav jādara cilvēkiem. Lai gan es klusībā esmu progresa pretinieks un saku, ka roboti atņem cilvēkiem darbu, tad tomēr ir vesela virkne darbu, kurus labāk uzticēt robotiem. Ironiski, ka tehnoloģija attīstība maina cilvēku sadzīves paradumus. Piemēram, uz papīra drukātās vēstules un rēķini tiek sūtīti arvien reti. Vai tas nozīmē, ka vēstuļu pakošanas mašīnas, kuras šodien izkonkurē cilvēku darbu, ar laiku pašas nonāks dīkstāvē? Ir vesela virkne sūtījumu, kas līdz šim pie mums nav plaši izplatīti, bet kas pasaulē sevi ir pierādījuši kā ļoti efektīvi, piemēram, reklāmas un mārketinga sūtījumi. Un tā ir vide, kas Latvijā vēl nav attīstīta un sakārtot un kam noteikti ir nākotne. Galvenais tradicionālo vēstuļu un rēķinu konkurence ir elektroniskais pasts, taču izrādās arī šādu sūtījumu sagatavošanai uzņēmumi arvien biežāk lūdz profesionāļu palīdzību. Ko tas viss nozīmē? Vai tiešām tradicionālie pasta sūtījumi, vēstules un pastkartītes ar laiku kļūst par ekstravagantu šiku? Iespējams, ka klienti nākotnē būs vēl izvēlīgāki un viņi vēlēsies kaut kādus netradicionālus sūtījumu veidus izmantot. Jo es ticu šo fizisko sūtījumu renesansē, un es ticu, ka nākotnē arvien vairāk, tomēr, lai patērētāji noturētu, tirgotāji un ražotāji sūtīs preču paraugus, bukletus, tie sūtījumi būs pārdomātāki un ļoti precīzi tēmēti. Tālākā nākotnē tur var ļaut vaļa fantāzijai pilnībā, un, kas zina, varbūt pēc 20 gadiem mums būs tik labi attīstīta infrastruktūra, ka mēs attīstīsim pastu kā pneimatisko pastu, kad pa cauruļvadiem sūtījumi varēs tikt piegādāt no vienas pilsētas uz otru, kas nozīmē fizisku sūtījumu ļoti ātru pārvietošanos telpā. Tas nozīmē, ka klienti kļūtu apmierinātāki ar pasta pakalpojumiem un vairāk izmantotu viņus, jo tas netērētu tik daudz laika.